kapsēta. Olivers, Daniels, Ernests, Teodors, Leo, Pīters. Katrs aizrok pa vienam kapam. Aizrakuši sanāk vienkopus. Viena kapa bedre ir tukša. Par aizgājējiem. Labu vai neko? Neko. Olivers paņēma akordeonu, uzsāk dziesmu, dzied domīgi, palēnināt. Ar kapiem laižas melnas vārnās. Nevajag izdarīt. Olivers pārtrauc spēlēt. Labu vai neko? Neko. Ejam. Pasākums ir jānoskalo. Ar Donātu būs jārunā. Viņa kaps ir tukšs. Jā, piespiež to izdarīt. Kā nolēmts? Ja visi, tad visi. Izejot no kapiem pie sētas, Leo izņem no kabatas pudeli, izdzer, palaiž pa apli. Pudeli nonāk atpakaļ pie Leo. Otram logam! Izdzer, palaiž pa apli, visi dzer. Jūtas izdarījuši vērtīgu darbu. Ko darīsim ar Donātu? Jāliek saprast, ka tā lietas nedarās. Tūlīt pat jāaiziet pie viņa. Brīvība. Liberte totāle. Dzirdat, kas skan? Liberte. Olivers uzsāk dziesmu. Nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Nomaini repertuāru. Olivers paķer pudeli, dzer un tad skaļā balsī atkal dzied. Ar mani atkal runā, kājas runā rītā vakarā rāmā. Ar mani atkal runā, kājas runā. Tas iet pie Donāta. Es un Es arī! Trietā. Vajag pabeigt pudeli. Dod blakus stāvošajam, tad tālāk papli. Ciems ar 7 mājām blakus purvam. Donāta māja, viena istaba, bezlēcīgs masīvs garš plats galds, 2 krēsli, zema gulta, skapis, darbarīku stūris, aizskaļ pie logiem. Konstants izlej istabas vidū ūdeni, iekāpj peļķē, šļakstinās, pat priecājas par to. Donāts strauji ienākot, nervozi. Slēpties. Konstants nedzird, ko Donāts saka, turpin šļakstināties. Nāc! Donāts pieiet pie Konstants, apstādina, satver pie rokas, paaugstinātā tonī. Neko neprast. Mums jāizdomā, kur tevi noslēpt. Konstants mēģina izrauties. Domā. Kur? Donāts satraukti. Viņi visu pārmeklēs, kur noslēpt. Galdā. Jā, viņiem neienāks prātā. Tu esi nojaudzies? Donāts paceļ galdu vāku, tur ir kaste. Kā piekšā? Konstance nekāpj. Kā? Par grūž Konstanci. Tu vari ātrāk uzstēties? Kas ar tevi? Ko grūsties? Es neko nesaprotu. Kā? Es nejokoju, kā? Un ilgi man tur būs jāguļ. Iekāpj. Donāts taisot ciet. Lai ko tu dzirdētu, klusē. Žēl, ka mums nav zārku uz bēniņiem. Donāts paķer slotu un slauka peļķi. Bez klauvējiem strauji atveras durvis, ienāk Leo, Teodors, Pīters. Donāts tajā brīdī stāv ar slotu. Pašam jāslauka. Tev taču ir sieva, ko? Kur tava Konstance?
Tikai bez pasakām. Pārbaudi, vai nav zem gultas skapī. Aiztināts. Aiztinās. Kur paslēpi? Pārbaudiet visu māju. Pīters un Teodors meklē. Salieciet visu atpakaļ. Man nav kas kārto māju. Tiešām, mums bija noruna, vienojāmies. Atceries, agri vai vēlu mēs viņu atradīsim. Mums nebūs ciemā sievietes smakas. Tiem, kas nesaprot. Piebāž seju pavisam tuvu pie Donāta sejas. Uzsvērst. Ciemā nebūs sievietes smakas, bet es to jūtu. Uzsit ar dūri pa galdu. Viņa ir šeit. Donāts klusē. Pīters pārlaižot acis pār istabu. Nav. Leo Donātam. Mums nav izņēmumu. Vienošanās ir ar asinīm parakstīta. Tavām pašā asinīm. Tev tās asins gan tādas zilganas bija. Nelecies. Ejam! Aizved un aproc. Atceries, mēs mierā neliksimies. Aiziet. Donāts aizvelk aizkaru, aizbultē durvis, paceļ galda virsmu, konstanti piecēs sēdus. Piedod. Tikai tagad sapratu, ka man ir karš deguns. Spiedās dēlī. Donāts apskat degunu galvu, noskulpsta. Neko nesaprotu, bet saprotu, ka man meklē. Donāts neatbild. Konstants izkāp no kastes. Vari ko jēdzīgu pateikt? Tu izskaties galīgi jocīgs. Donāts apskaujot. Tu nedrīkst iziet no mājām. Vēl ko nedrīkst. Viņi var ienākt jebkurā brīdī. Tā tad nedrīkst neko. Un man visu laiku ir jābūt tur. Donāts apskat galda vāku, paņem no darbarīgu skapja mīkstu materiālu un līmē uz vāka. Un kāpēc? Es negribu no tevis šķirties. Tu esi palikusi vienīgā ciemā. No visām pārējām vīri tikuši vaļā. Vienīgā? Varbūt sēgu ieklā. Tu tiešām domā, ka es tur visu laiku slēpšos? Lūdzu, bez kaprīzēm un analīzēm. Aizskari. Aizdomīgi. Vaļā? Tu nedrīkst rādīties viņiem. Aizbultēts durvis. Aizdomīgi. Vaļā. Hei! Hei! Grib atvērt durvis, Donāts neļauj, aizliek Konstancei plaukstu mutē priekšā, iebīd stūrī, lai neredzētu no loga. Atņem man cieši. Tā slēpjoties pat interesantāk. Skaties, lai mūsu ēnas arī nav redzamas. Ja mazākais rūks carpuse, kāpj uzreiz galdā. Es nevaru tev īsti izskaidrot. Pie Leo bija sapulce. Katrs sūdzēja savas bēdas, un pie visa vienīgi visur bija vainīgas sievas. Nolēma man tikt vaļā. Jūs bijāt pilnā? Neteikt galīgi. Žēl, ka mums pirmajām neienāca prātā tikt vaļā no vīriešiem. Sanāk, ka tu esi atkritējis. Troksts. Konstants ātri iekāp galdā. Donāts ātri apsēžas uz krēsla. Atveras durvis un apkārt skatīdamies ienāk Ernests. Donāts sēž pie galda. Tēdi, Donāts neatbild. es arī mājā pasēdēju pie mājas. Līdz ezeram aizgāju, pasēdēju. Mežā uz celmu. Domāju, ieiešu pie tevis. Vārdā nesaukšu, bet tu jau saproti. Mēs ar viņu, sievu, daudz nerunājām. Katrs pa darbiem, ko visu laiku tarkšķēt. Bet sēdējām blakus. Es sēdēju, viņa piesēda. Viņa sēdēja, es piesēdu. Apkārt nevezājās, bet visu laiku pa māju šiverēja. Medījumu atnesu, dalīja, sazvīju zīves iztīrīja, bet līdz jau nebrauc. Vienreiz tā stulba sanāca. Ūdens rozes ziedēja, teicu, brauksim? Piekrita. Es pat to negaidīju, biju pieredzis, ka vienmēr atsaka. Ej viens, brauc viens. Viņa bija tāda, Nekad nerunāja pretī, zini, citi saliek rokas sānos, sagriež acis un basā. Manējā salika rokas priekšā, paklanījās un aizstiprināja darbos. Uzdāvināja puķēnu kleitu. Nereiz neuzvilka. Pelēkas bikses, pelēka jaka un priekšā.
Jā, pie ezera kāpjot laivā. Laiva sagāzās, ievēlās ūdenī. Laiva virsū kaut kādi sīkie krastā pārbijās. Bļāva pa visu ciemu, vecs sveceni noslīcināja. Izvilku, teicu, nebīsties, es tev pāri nekad nenodarīšu. Zeltainās vai baltās ūdensrozes? Baltās. Saplūcu klepi. Viņa starp tām pati izskatījās kā roze. Un tagad arī tās zied, un mēs braucām ar laivu. Lejā aizliedz pat ar viņām domāt. Lai nedomā, cik kaut kas jādara. Es grīdu mazgāju. Es tajā sarakstā parakstījos, bet pats saproti, kamēr tavējā būs brīvām kājām, sarakstam nav jēgas. Pieceļas, uzsit pa dēļiem un ieklausās. Mans zem istabas ir pagrabs. Neviens nezina. Kur tu viņu paslēpi? Aizgāju, varbūt pats gribēju pazust. Stāsti pasaka. Man labāk detektīvi. Zini, kad tu sēdi uz sola viens ir savādāk nekā, kad sēdi divatā. Tu tā pasēdi vienā daļā, tad aizslīd uz otro daļu. Vai izcērt no baļķa un nosēdi savu blakus. Nav smieklīgi. Te zem šiem dēļiem ir savādāka skaņa. Uzlauz grīdu. Nevajag. Man nav nevienas viņas bildes. Noliktu blakus. Es pasēdēju arī kapos. Donāts paskatās pa logu, redz, kā Ernests aiziet, paceļ galda vāku. Konstants pieceļ sēdus, Donāts tur galda virsmu. Vai ir jēgas celties augšā? Dzirdēsim, ka nāk. Labi. Izkāp no kalta kastes. Varētu pabeigt pie durvīm kaut ko augstošu. Mums taču ir vēl čāmals, izbērsim tās. Donāts paņem trauku ar ulu čalmalām, kas stāv zem darba galda, attais durvis un izbēr. Durvis neaizbultē. Konstants noklāj sēgu un apgūstas, lai nevar viņu redzēt no loga. Donāts apsēž blakus. Aiztais acis, guļ pļavā, smarža, zumēšana, atslēdzies. Tad tu attais acis un es uz grīdas. Paslēpies. Un no kā? Piedod. Par kādām asinīm bija runa? Un saraksts? Sapulcē tika uzrakstīta vienošanās, ka mēs tiksim no jums vaļā. Un bija jāparakstās ar asinīm. Jūs sev? Pīters visiem iegriez, un mēs parakstījām. Cik liela bija anestēzijas deva? Es jau teicu, bija, bet ne galīgi. Es domāju, ka tas bija joks. Kratījām sirds, smējāmies, un es biju pilnīgi pārliecināts, ka tas ir joks. Joks. Mēs jau rituālā gājām. Rituālā? Izkrāsojušies? Un tu arī? Es arī. Var iedomāties. Joks te joks, bet sieva nav. Kur tad viņa, pareizāk, mūsu vaina ir? Saprotu. Jūs mūs ierobežojāt visādās formās un veidos. Tā viņa domā. Mums ar tevi kaut kas savādāk. Ko tad tu pateici par mani? Ko es teicu? Ka tev parasti kaut kas piedeg, un man panna jāvērš. Un ka tu man neļauj aliņu dzert. Pateici, kāpēc? Nē, Man nepatīk bučoties ar rāvlas mucu. Un tev es esmu teikusi, tu vari aiziet no manis jebkad, kad tu gribi, ja tev tā būs labāk. man nekad ar tevi nav garlaicīgi. Tas neparedzami, un tas man patīk. Man ir viegli ar tevi pusē, un ļauj man lidot. Un aizlidot, ja es to gribēšu. Konstants ieliek galvu Donātam klēpī, Donāts glaud viņas matus. Es tev prasu iesist nagu. Un ko tu dari? Tu ej pēc instrumenta, ar ko sist. Tu nomēri, atrod precīzi leņķi, tad atzīmē. Tad izrādās, ka šajā sienā nemaz nevar iesist, bet vajag urbt. Bet te es paņemu naglu un pirmo smago instrumentu, kas pie rokas. Grieru gaļas daudzāmo ķieģeli un iesit naglu. Tāda ir mūsu atšķirība. Aiz durvīm skaņa. Nāk! Abi ātri ceļas. Konstants slēpjas galda kastē. Donāts paķer segu un instrumentu kasti, it kā ko taisītu. Strauji atgrūžot durvis, ienāk Daniels. Atnāc pateikt ar Dievu. Es
tev atstāšu savu māju. Tu esi tuvākais kaimiņš. Mēs tā labi arī sadzīvojam. Dari, ko gribi ar to. Es tur nevaru dzīvot, iešu prom. Gan jau ko atradīšu. Viņi ir visur, visur, saproti, visur. Sienas ir piesūkšās ar viņu. Es nevaru tur būt. Es izmazgāju, izkvēpināju māju, vienalga visur, visur. Vietu mājai izvēlējāmies kopā. Cēlām kopā, iekārtojām kopā. Ko man tas Leo saraksts līdzē? Neko. Noliek uz galda atslēgas. Durvis ir vaļā, neaizslēdz. Jā, viņi man dažreiz krīt uz nerviem ar savu pareizumu, kārtību. Kāpēc tas mētājas tur un tas tur? Mans dalīt mīļumiņi noliec vietā, kur paņēma, tur noliec. Tā ir dažreiz gribējās, kas pie rokas ar to atlaist. Bet tie būtībā ir tāds stulbs sīkums. Tagad man dzīvības pietrūks blakus. Neko līdzi arī neņemšu. Ar Dievu. Varbūt kādreiz saskriesimies. Saka jau, ka pasaule nemaz tik liela nesot. Runā kā apaļ. Daniels dod roku Donātam. Tajā brīdī istabā iebrāžas Pīters. Pīters apskata savus kurpes, neapmierināts. Pabēruši te visādas drazas pie durvīm. Ierauga, ka Donāts ar Danielu sveicinās. Danielam: Kam tu roku devi? Nodevējam. Viņš pie mūsu nelaimēm vainīgs. Uguni gan klāt neliec. Mums tur mājas gars dzīvo. Tev ko? Jums sāk braukt? Tu uz kurieni? Ja kas pabrīdina to, aizej pasaulē. Mēs tev sarakstā varam pārlikt. Olivera vieta atbrīvojās. Tas nelīdzēs. Gan jau Olivers pārdomās. Olivers pakārās. Daniels skriešus iziet pa durvīm. Pīters metas virsū Donātam. Donāts pagriežas, rokās smags instruments. Vācies! Pīters attiec soli. Leo dzirdēja, ka atkadēns mežā skan tāda apklusa. Aizgāja uz Olivera māju, durvis vaļā, paša nav. Zīmīte. Es spēlēju, viņa dziedāja. Tagad manai dzīvē nav jēgas. Tad gāju skatīties un atradu mežā. Pats karājas. Akordeons zem kājām. Tu saproti, ko tu izdarīji? Domāju. Domā vai nedomā? Būs jāatbild. Būt kā pie cilvēkiem vienojāmies, izdarījām un sākam jaunu dzīvi. Bet tu, kā atgādinājums, viņam sieva ir. Mums nav. Un saraksts nestrādā. Es esmu tajā uzreiz pēc Leo. Man ir grūti bez viņas. Pašam viss jādara. Uz paplātes vairs neviens nepienes. Bet viņa bija tāda apnicīga ar savu uzbāšanos. Ko tu gribēsi? Varbūt šito vai to? Bija reizes, kad biju gatavs viņus saplicināt kā sviesmaizi. Bet es negribu dzīvot viens. Es nevaru dzīvot viens. Man vajag to sarakstu. Nekas tevi neglābs. Ja neatdos savējo ar labu, paši paņemsim. Un pavisam drīz. Donāts atver galdu. Konstancija skāpj, turpat apsēžas, atspiežoties pret galda kāju. Zini, ko es atcerējos? To salu vīru ziemeļos. To salu puisi. Es pirmo reizi redzēju, kā raud vīrs. Tas bija tik sāpīgi. Es biju gatava nožmiegt visus tos vīriešus, kas nodarīja pāri viņa sievai. Es labi atceros to ezeru. Dienu pirms es pie tā sēdēju un domāju, cik tas dziļš, ūdens zaļš, tāds metālisks zaļš. Ne šīs zemes augstums cēlās no tā. Un krasti, melnas klintis. Es iemetu akmeni kā bezdibenī. Nodomāju, nedod Dievs tajā iekrist. Un zivs tur esot ar asu žokli, ieliks pirkstu nokodīs. Tā sieviete tur ielēca. Nebaidījās. Viņa bija izdomājusi, ka tas ir labākais risinājums dzīvei. Viņa nevarēja sadzīvot ar pazemojumu. Viņa gāja pēc produktiem un par viņu ņirgājās. Apgulās gan viņa blakus vīram, bet nespēja gulēt.
Suņi bija rāvuši viņu nost no ezera, jo krastā atrada drēbes skrandas. Tad pie jurtas gaudojuši, līdz vīrs piecēlās. Salu pārmeklēja, līdz atrada svārku strēmeles. Vīrs raudāja par sievu, bet ne tikai, arī par sevi, jo šīs salas sievietes apprecināja ar citautiešiem, lai iznīdētu tautu, un iezemiešu vīriešiem bija grūti atrast sievu, jo citautietis negribēja ar viņiem precēties. Viņi jau pēc taukiem, zivīm, dūmiem un ziemeļbriešiem. Nē, es aizmirsos. Mēs uz šīs salas redzējām arī abu pirmo ziemeļblāzmu un solījāmies Turēties kopā. turēties kopā. Viņi dzīvoja ilgi un laimīgi. Izskaties noguris. Ej gulēt. Es naktī pie tevis atnākšu. Nāc cieši apņem viņu. Pārvilksim gultu, vai no loga nevar redzēt. Gaidīšu. Es te pie durvīm uz paklājiņu. Donāts iekrīt gultā un aizmiega. Konstants mirkli pasēž, tad klusām paceļ grīdas dēli, izceļ kasti un saģērbis. Uzliek melnu parūku, korseti, kas padara viņu apaļīgu, kleitu, paskatās, vai pie loga neviena nav, un ātri iziet laukā. Viliniet, māniet, prātus tiem slēdziet, maldu domās un maldu ceļos. Viliniet, māniet, prātus tiem slēdziet, maldu domās un maldu ceļos. Viliniet, māniet, prātus tiem slēdziet, maldu domās un maldu ceļos. Pēc durvīm dobi pieklauvē. Negaidot atbildi, ienāk Teodors. Donāts samiegojies gultā. No to ašais. Donāts pārlaiž istabai skatu, galds ir aizvērts. Bija cieši aizmidzis. No kura ciemata šī ir? Aizdos man arī? Tieši manā gaumē. Miesīga ar apaļumiem īstajās vietās un tumšmate. Es? Es par to meču, kas izslīdēja no mājas naktī. Tavējā kārna, tā nebija viņa. Uzreiz tā arī atradi, vai jau senāk esat pazīstami? Jā, domāju, neviens neredzēs. Sarunājam šeit tad tikties. Būs jādalās. Leo saraksts ir labs, bet dzīva miesa ir dzīva. Tad tavējā tomēr nav pārdusies. Nav. Kaut kad jau atgriezīsies, tad pat taisno jābūt vienotiem. Šodien glabāsim Oli. Akordeonu iedosim līdzi. Tev tur nav ko darīt. Un es ar tevi savādāk runātu, ja tāds priganā mani asins nesadzītu. Galīgi ļengans. Meičelā vai jātnieca. Zini, kā sieviete var paņemt? Ar jautājumu, kāpēc es tev nepatīk kā vīrietis? Viņa apstulps un galvā būs nevis atbilde uz manu kāpēc, bet secinājums. Es viņam patīku, un viņa ir tava. Es nebiju savējai uzticīgs. Man visu laiku gribējās viņu papildināt. Kaislis, kārdinājumu man pietrūka. Aprecēji, Dievu, kas kals bija. Domāju, ar gadiem apaļums uzaudzēs. Nekā. Kā pret redelēm rīvējies. Mīkstumu gribu. Lai saņem tirko, pažus tirko. Par maniem izgājieniem zināja, bet nekad skandāls netaisīja. Es pat provocēju. Nevienas greizsirdības dzirksteles, bet tas viss jau pagātnē. Iezvanās kapu zvans. Parasti Olivers zvanīja. Tagad mēs viņam. Olis vēl tagad varētu raut vaļā savu akordeonu, ja tu savēju arī būtu apracis. Sakarīgs čauns Olis bija. Ej! Teodors iziet. Donāts mirkli pagaida, tad ceļas, skatās galdā, tukšs. Ierauga, ka ir uzkustināts grīdas dēlis. Atraujas durvis un ieskrien Konstants. Konstants raujot nos drēbes, ātri runājot. Tais vaļā, Teodors ar Leonāku. Iekāpa kastē. Es uzmanīgs. Viņi man neredzēja. Drēbes! Donāts iebāž drēbes kastē, tad pielabo grīdas dēli, stāv pie saviem instrumentiem. Pirmais ienāk Teodors, aiz viņa Leo. Teodors uzreiz metas pie Donāta. Turi mani pa idiotu. Tā bija tavējā? Donāts klusē.
Leo arī viņu bija redzējis. Tā tavējā, tu mums smadzenes skalo. Atceries, ziemā bija karnevāls. Un tava Konstante bija saģērbusies par zilnieci. Atceries? Bija. Melniem matiem un kupla miesā. Viņa vienam vecim paredzēja kvēlu mīlu un ka atstieps kājas mīļotās skāvienos. Un tā notika! Ko mēs pēc tam lēmām sapulcē? Aizliegt zilēt un tērpu sadedzināt. Jūs to neizdarījāt. Teodors staigā pa grīdu un ar kāju uzsit pa dēļiem. Ernests teica, ka zem grīdas varētu būt. Te, Pacel dēli! Donāts paceļ. Līdzem zem. Šito arī! Donāts paceļ. Bēdre! Te ir bijušas mantas paslēptas. Man sāk apnikt šī spēlīte. Izvelk nazi. Tev laiks līdz pustaktī. Ja tu viņu neapglabāsi, mirsi tu un arī viņa. Saprati? Nazi ar spēku ietriec galdā. Tu pamodināji senčus, ko tu muldi? manu senču garu. Šis galds ir manā vecātēva taisīts. Uz tā ir jāstāv maizē, nevis iedurtam dūcim. Es nebīstos garu. Man viens staigā matiem plīvojot, bet es sēžu un izrauju vienu pēc otra. Runā, ka purvā maldugunis ir parādījušās. Ej tu ratā savam maldugunim. Pieiet tuvāk Donātam. Mīli! Uz to ir daudz atbildi. Neaizmirsti! Tu parakstījies ar savām asinīm. Liberte totāle, tavs laiks tiek skaitīts. Tikai jāzina, ko ar to darīt. Nazis, lai paliek. Atgādinājums par laiku. Abi aiziet. Donāts atver vāku. Skatās, vai nazis nav caur dūrs dēli. Redz, ka nav. Nomierinās. Izvelk nazi. Tu dzirdēji? Viņi runāja skaļi. Tu biji purvā? Izstaigāja senās takas. Tu zini, ka man nepatīk, ka te ir puru vien. Nebaidies. Es to zinu kā savus piecus pirkstus. Izaug taču pura vidū. Bija skrējis arī mājās. Kāds tur ir bijis, durvis bija vaļā. Donāts nopietns. Tu zini, ko es gribu? Skaties, ko atradu. Kas tas ir? Akordeona taustiņi. Es uzskrēju kokam, kurā pakārās Olivers. Tie bija pie koka zemē. Viņš bija metis akordeonu pret koku, savādāk tie nevarēja izkrist. Zini, Olivers aizgāja tāpēc, ka nekad vairs nedzirdēs Atas balsi. Tad tu zini, ko es gribu. Priecāties un nevis slēpties, būt brīvai kopā ar tevi. Jā, dejot kā jaundienu ballēs, kad Olivers spēlēja un Ata dziedāja. Mēs bijām skaistākais pāris, visi uz mums skatījās. Tagad arī lai skatās. Tev seja ar dūņām. Mēt akmeņu sakacīja. Ko tu esi izdomājis? Viss kārtībā. Konstants grib izkāpt no galda kastes, bet dzirdams, ka kāds nāk. Apgulsts atpakaļ kastē. Ieskrien Leo. Es zinu, ka tu neesi tas, kuru var iebiedēt. Es nemaz negribu to darīt. Es gribu, lai tu saproti. Redzi? Izņem no kabatas sprīžu garumā metālisku figūru, uzliek uz delnas. Tā ir Roba. Dzirdi? Roba. Mana fantāzija. Mana sieviete un mūsu visu sieviete. Es sapulcē negribēju viņu rādīt. Es tikai stāstīju par sarakstu, ka mums būs sieviete, ar kuru mēs dalīsimies. Ka viņa būs pie jums katra. Ka viņa būs universāla. Viņa nevar sākt darboties, kamēr te ir kāda īsta sieviete. Nevar sākt darboties, kamēr te ir kāda īsta sieviete. Īsta sieviete! Nesaprotu, kāpēc.
lai vīrietim neatgādinātu par pagātni, lai nebūtu ar ko salīdzināt, lai Roba būtu vienīgā un ideālā. Saproti? Un ko var šitā būt? Visu, ko vēlies. Roba ir unikāla. Viņa var piemēroties, kad nav vajadzīga, vai kad viņas ir pa daudz. Viņa ir sieviete ar lielo burtu. Saproti, Roba ir nākotne. Sieviete, kas tevi saprot, dievina un spēj pielāgoties ikatram. Ja vīrietim ir nestandarta domas, vai bijis nozagts marsiešiem, vai uzskata sevi par visuma imperatoru, tādam ir grūti atrast sievieti, kura visur un visā atbalsta viņu. Manieks, sadists, vienalga, kas tu esi, Robu var sist, pēc tam vai nu salabot to, vai nopērts vienkārši jaunu. Ērta nabadzīgajiem, kā budžeta alternatīva, neprasa kleitas un rotas, un arī vietas maz aizņem. Roba ir gatava intelektuālām sarunām, kuras nav pa spēkam cilvēka prātām. Viņa var mainīt formu, krāsu, viņa var... Tu šo būtni... Es to radīju. Man visur rādījās viņas tēls. Visur! Un tad es paņēmu un veidoju. Vispār jau pati veidojās. Tas ir mans mūža darbs. Tā ir mana ticība, mākslas un zinātnes dievišķā vienotība. Tās podziņas ir Robas būtība. Viņa mainās, viņa attīstās. Es viņu mīlu. Tu mums neļauj būt ar viņu. Tas saraksts ir nopietni. Roba būs pie katra, un jūs būsiet laimīgi. Es nesaprotu, bet ja man ir kārta, un man viņu nevajag, ko tad? Neieslēgsi! Bet ja man gribēsies šo Robu visu laiku, un es negribēšu dalīties, varbūt tu pats negribēsi to nevienam dot. Tagad Roba ir viena, bet ar laiku būs vairākas. Mēs sāksim viņas ražot. Ražot? Kāpēc? Lai tādiem idiotiem kā tu būtu sava. Ieliek Robu kabatā. Es viņu, savu sievu neprātīgi mīlēju. Viņa bija mana mūza. Mūza! Tikai es gribēju viņu bez galvas, jo tā galva visu laiku runāja, pat miegā murmināja. Viņa man neticēja, pārmeta, ņirgājās. Es gribēju viņu klusumā, lai ir tikai viņa. Viņas kustības, viņas stāja, žests, plūstošās līnijas. Tu zini, kas ir mūza? Jā, es gribu, lai esam laimīgi, lai nav nekā, kas traucē. Es neticu, ka tev viss ir labi. Neizliecies. Tev ir laiks līdz pusnaktī. Izvelk Robu no kabatas, piebāž Robu pie sejas. Redzi? Tā ir Roba! Novāc! Nolemtais! Paņem savu nazu un strauji aiziet. Konstants grabinās pie vāka. Vai neesi jau man aizmirsis? Donāts paceļ vāku. Es pat uz otriem sāniem apgriezos. Progresīvs vīrietis tas Leo. Nav egoists, par visiem padomā. Tu tāds pāķis no laukiem, vienai uzticīgs visu mūžu. Būs jums Roba un dzīvosiet laimīgi. Saprot, Leo nejūtu. Piebīdīsim galdu pie durvīm. Abi piebīd galdu. Nē, es tik drūms. Līdz pusnaktī tikai dažas stundas. Bet stundas. Varētu abi aizbēgt, bet viņi mūs novēro un tad noķers. Un izceps uz ugunskura, un Robu iesaitīs dzīvei. Nekur mēs nebeigsim. Mums no viņiem nav jābaidās, lai arī viņiem tieši patīk, ka kādam ir bail. Patīk pakļaut. Panāc šo. Konstants apņem viņu. Tu zini, kāpēc es tev tik ļoti mīlu? Tāpēc, ka tu teici, ja es būšu ar tevi, vienmēr palīdzēšu tev.
Un, kad es negribēšu būt viens, būs man blakus. Ārpusē dzirdams troksnis. Aiz loga ir publika. Ja jau tā, tad jāsarīko izrāde. Nesagaidījusi atbildi no Donāta, pieceļas, izņem no skapja atskaņotāju, noliek uz galda. Nostāsimies tā, lai tie tur aiz loga redz, un parādīsim to, ko Roba nekad nevarēs. Un zini, ko viņa nevarēs? Sajust otru. Viņa nekad neiemācīsies to mīlēt, sajust otru. Nekad. Un ja iemācīsies, tad Roba jau būs cilvēks, un atkal nebūs pa viņu prātam. Logā Leo, Teodora, Ernesta, Pītera sejas. Konstants ieslēdz atskaņotāju, klusi atskan akordeona spēle. Nāc, nāc, nāc! Paņem Donātu aiz rokas, nostājas abi tā, lai no loga varētu labi redzēt. Nostēsīšu zirneklīti. Ar rokas pirkstiem, izplēstiem un savilktiem kopā, pieskaras mugurai, no sākuma caur kreklu, tad iesmējas un novelk Donātam kreklu, aizmet pa gaisu, noskūpsta, paņem pie rokas un lēnām improvizē savu dzīves stāstu dejā, spēlē. Viņa neatlaiž ne brīdi rokas, paši gūst prieku no saspēles, no otra darbības. Viņi ir dzīvespriecīgi, trakulīgi, izaicinoši. Karsti. Novelk savu kleitu un paliek caurspīdīgā spīdošā kreklā ar jostu. Viņi visi ir pie loga. Lai priecājas, lai mirstais skaudības par dzīvu, skaistu sievieti. Sievieti, kuras viņam pietrūkst. Noskūpsta Donātu, parāda pret logu no pirkstiem saliktu sirsniņu. Tālumā tā kā gaisma. Tās manas draudzenes ar lukturīšiem. Dvēselēm miera nav, laimes nebūs dzīvajiem. Ak, tu purva ragana. Konstants atraujas no Donāta, paķer no Donāta darba galda ar krītu un apvelk ap viņu apli. Nu tā, vīrs, stāvi aplī, pārkāps pāri, galu dabūsi. Tā toreiz Zilniec teica. Mums atceries bija spēle. Es situ plaukstas, un tu man aizsietām acīm ķēri. Kad pārkāps pāri līnijai, es teikšu uguns. Nosien jostu. Kāda tam nozīme? Es tevi mīlu. Noskūpsta Donātu, aizsien acis, sagriež, sit plaukstas, viņš viņu ķer, bet nenoķer. Kāds no vīriešiem rausta durvis. Konstants skaļāk sit plaukstas. Donāts ķer, Konstants ļaujas, lai noķer. Noķēru. Noķēru. Grib noņemt acu apsēju. Konstants to neļauj, cieši pieglaužas. Es sakūru uguntiņu no 9 žagariņu. Sildās mans augumiņš, sildās mana dvēselīte. Sildās mans augumiņš, sildās mana dvēselīte. Sildās Dievs, sildās laime, mana mūža licējiņa. Novilktais saplis spēja uzliesmo. Vīrieši laužas istabā. Konstants un Donāts, abi apļa vidū, cieši saspiedušies kopā. Liesmas šaujas debesīs. Maldu gunis! 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 Maldu gunis!